No kādas summas sākas finansiālā neatkarība no investīcijām akciju tirgos? Ātrā atbilde - tava finansiālā neatkarība sākās tajā brīdī, kad no ikmēneša peļņas akciju tirgos tu vari nosegt sava dzīves stila izvēles, un tev vēl paliek pāri ikmēneša investīcijām. Par detaļām klausies tālāk šajā video. Patiesībā finansiālā neatkarība ir daudz ātrāk sasniedzama nekā mēs sākumā vispār varam iedomāties. Tāpēc, ka praktiski tava finansiālā neatkarība sākas tajā brīdī, kad tu vari dzīvot no savām investīcijām, jeb kad ir iegriezts labklājības rats, jeb kad ir sācis darboties salikto procentu efekts, kad nauda taisa naudu un tev nav jāstrādā. Un ka tu priekš sevis esi izvēlējusies stratēģiju, cik tu mēnesī ņem ārā, lai nodrošinātu savu dzīves stilu, un tev paliek pāri nauda turpmākajām investīcijām. Jā, un tas ir tik vienkārši, tā ir finansiālā neatkarība. Bet, lai šo sasniegtu, ir vajadzīgas zināšanas, pacietība, fokus. Un jo mazākas ir tavas dzīves stila izmaksas, jo ātrāk ar gudrām stratēģijām tu vari nonākt pie situācijas, ka tu esi finansiāli neatkarīga. Atkārtosim vēl vienreiz, kāpēc cilvēki dzīvo nabadzībā no rokas mutē, no algas līdz algai. Tāpēc, ka viņi nav iemācīti, apzināti, nav mācīti, kā nauda pavairo naudu, jeb kā darbojās salikto procentu efekts. Būsim godīgi, sistēma to vēlās, lai tu dzīvo šādā režīmā. Kā tas notiekās, tātad tu saņem ienākumus, un starp citu šeit ir vienalga, vai tu esi uzņēmējs, vai vienkārši saņem algu, bet paliksim pie algas. Tu saņem algu, un tu viņu iztērē. Un tad tu atkal saņem algu, un tu viņu iztērē. Un jo tev ir lielāki ienākumi, jo vairāk tu pacel savu dzīves standartu un attiecīgi atkal visu iztērē. Bet šāds musturs tevi agrāk vai vēlāk noved nabadzībā. Tev ir tikai viens ienākuma avots, un tiklīdz kā šis ienākuma avots pazudīs, tā tu vairs nevarēsi atļauties savu dzīves standartu. Ja mēs skatāmies sistēmu, tad sistēmas piedāvājums ir, ka tu ej strādāt, saņem algu, un pēc tam tu saņem pensiju. Mēs redzam tendences, ka valsts uzliek aizvien jaunus ierobežojumus, lai tu ar varu atvilkto pensiju, kura katru gadu caur inflāciju zaudē savu vērtību, lai tu viņu nesaņemtu. Tātad līdz šim bija, ka tev jānostrādā 15 gadi, tagad tiek pieņemts lēmums, ka vismaz Latvijā, ka tev jānostrādā 20 gadi, lai saņemtu pensiju, kura katru gadu zaudē vērtību. Un tad vēl valsts parūpējās pēdiņās par tavu veselību ar špricītēm, lai tu līdz pensijai vispār nenodzīvotu. Tātad šī ir nabadzības formula. Un, lai palielinātu tavus tēriņus, tu saņem no visām pusēm reklāmas ar kārdinājumiem vai arī ar jaunām iespējām, mānot tevi, ka tu esi tā vērta. Šī ir atbilde visiem cilvēkiem, kuriem nav un nekad nebūs naudas, ja viņi neizmainīs šo formulu.
Izeja no šīm sistēmas uzliktajām lamatām ir iemācīties spēles noteikumus attiecībā pret finansēm. Un tas nozīmē, ka mums jāpārtrauc mainīt savs dzīves laiks un enerģija pret naudu. Vai ar citiem vārdiem sakot, mums jānodala mūsu dzīves laika un enerģijas mainīšanu pret naudu. Un enerģija un laiks ir lielākā vērtība, kas mums šajā dzīvē ir. Un tas ir tik absurdi, ka nabadzīgi cilvēki, jeb tie, kas nezina, kā funkcionē salikto procentu efekts, citiem pārmet, nu jā, viņš jau tur skrien pēc naudas. Nē, kamēr tu neesi iemācījusies salikto procentu efektu īstenot praksē, tu kalpo naudai, jo tā ir tava vienīgā izeja dabūt naudu, kaut vai mazliet. Laiks un enerģija ir vērtīgākais, kas mums šajā dzīvē pieder. Es atceros, bija kaut kāda Muktu Pāvela dziesma agrāk, es būšu bagāts un vecs. Bieži vien dziesmas arī ietekmē mūsu zemapziņu, bet šai dziesmai arī īsti nav taisnība, tāpēc, ka jā, tu būsi vecs, bet pēc šādas sistēmas tu nebūsi bagāts. Jo tad, kad izbeidzas mūsu laiks, un ja mums vēl nav enerģijas, tad mēs nevienam vairs neesam vajadzīgi. Brīvība sākās tajā brīdī, kad mēs nemainam savu dzīves laiku un enerģiju pret naudu, un nauda pelna naudu. Tas ir šīs pasaules finanšu likums. Varbūt citās pasaulēs ir kaut kas savādāks, bet kamēr nauda nosaka mūsu dzīves stila izvēles, tikmēr vienīgais, kas mums atliek, ir iemācīties pavairot naudu ar salikto procentu efektu, un tas mums dod brīvību dzīvot tādu dzīvi, kādu mēs vēlamies, un darīt to, ko mēs patiešām gribam. Ok, bet kāda tad ir summa, no kuras sākas finansiālā brīvība? Šī ir finansiālās neatkarības formula. Kā man gribētos, lai tu mani sadzirdi no pirmās reizes, bet visdrīzāk, ka tā nebūs. Jo analfabētisms un hipnoze par to, kā darbojās finanses vai par to, kā nauda drīkst ienākt mūsu dzīvē, ir pārāk liela. Tāpēc es aicinu šo video apskatīties arī vēl pēc kaut kāda brīža, kamēr šī formula tev aiziet līdz kaulam. Vēl vienreiz, šī ir tavas finansiālās neatkarības formula, pēc kuras tu vari izrēķināt, pēc cik ilga laika tu sasniegsi finansiālo neatkarību un varēsi dzīvot no tā, ka tava investētā nauda pelna naudu. Un, protams, ka šeit ir vajadzīgas vairākas lietas. Tas ir pirmām kārtām smadzeņu veselība, otrām kārtām mindsets, trešām kārtām zināšanas, korektas zināšanas, ceturtām kārtām laiks un regulāras investīcijas. Jo lielākas investīcijas, jo ātrāk tu sasniedz finansiālo neatkarību. Bet, ja tev nav līdzekļi, kurus regulāri ieguldīt, tad ar laiku un zināšanām, fokusu un regularitāti tu vari sasniegt finansiālo neatkarību. Vienkārši tas paprasīs vairāk laika un enerģiju. Labi. Tātad atšķirībā no iepriekšējā, skaties, kā darbojās finansiālās neatkarības formula. Mums ir ienākumi, izšķirošais solis. Mēs šo netērējam, bet investējam. Stabilās, drošās uzsvars uz pašpārvaldītām investīcijām, kuras darbojas pēc salikto procentu efekta.
Tātad peļņa, kas rodas no investīcijām. Ir nepieciešams kāds noteikts laika posms, atkarībā no tavām ikmēneša investīcijām, kurā mēs ieguldīto naudu neaiztiekam. Mēs ļaujam viņai strādāt. Un tad pēc noteikta laika un pēc tavām vajadzībām sāk iegriezties labklājības rats, ka tu no peļņas paņem 80% un reinvestē, un teorētiski tev pat nav nepieciešamas vairāk ikmēneša iemaksas, un 20% tu tērē sava dzīves stila nosekšanas vajadzībām. Tātad summa, kura tev ir nepieciešama finansiālajai neatkarībai, ir šī gadījumā 20%. Un jo mazākas ir tavas vajadzības, jo ātrāk iestājās tavs brīvības punkts. Tātad tajā brīdī, kad peļņa no investīcijām katru mēnesi spēj nosegt tavas dzīves stila vajadzības, un tev paliek pāri investīcijām, tu esi iegūs finansiālo brīvību. Piemēram, kādam finansiālā neatkarība sākas no 1000 eiro mēnesī, citam no 5000 mēnesī, citam varbūt vēl no 10 000 mēnesī. Attiecīgi, tev ir jāiegriež savs labklājības rats tā, lai tu varētu no savām investīcijām dzīvot. Šeit tu arī redzi, ka tīri praktiski izdevumi vairs neietekmē šo te labklājības ratu. Pirmajā diagrammā mēs redzējām ienākumi, kuri tiek izdoti un tiek gaidīts uz nākamajiem ienākumiem. Šeit ar laiku arī šie 20% kļūs lielāki un lielāki, un tu varēsi atļauties lielāku dzīves standartu vai īstenot savus mērķus, neietekmējot sava labklājības rata peļņu. Es gribētu, lai tu mazliet pasēdi un par to padomā, jo šī ir formula uz tavu finansiālo neatkarību. 80%, 20% ir šis vispār pieņemtais Pareto princips 80-20, kur 20% ieguldījums nes 80% rezultātus. Vēl vienreiz, tas, kā tu sadali šos procentus, ir tava situācija, tava stratēģija. Galvenais ir, ka katru mēnesi notiek reinvestīcijas un tikai mazu daļu tu ņem saviem izdevumiem, un šī summa ir tik liela, lai tu nosegtu visu nepieciešamo un atļautos sev arī zināmas ekstras. Nabadzīgu cilvēku kļūda, jeb apmāns ir tas, ka viņi ierauga, ka bagāti cilvēki, kuri zina, kā pavairot savas finanses, atļaujās sev ekstras. Bet viņi šīs ekstras atļaujās no daļas savas naudas. Nabadzīgs cilvēks pasaka, es esmu tā vērts, un atļaujās ekstras no visas savas naudas, un atkal gaida nākamos ienākumus, un mēs atgriežamies pie nabadzības formulas. Ieraksti lūdzu komentāros, vai tu saprati, kā darbojas finansiālās neatkarības princips, un vai tu vēlētos līdz galam apgūt šo ceļu. Un tagad paskatīsimies pāris piemērus, cik ilgs laiks un cik lieli ieguldījumi ir nepieciešami, lai mēs nonāktu līdz šim stāvoklim. Paņemsim par piemēru kapitāla koda portfolio, kur šobrīd rezultāti reiķinot no 2023. gada oktobra ir plus 13%, bet IRR aprēķini uz gadu
dažiem varbūt pat liksies absolūti nereāli, ir 28,63%. Tātad kapitālā koda investīcijas ir 100 eiro mēnesī un cenšoties maksimāli investēt instrumentos, kur ir lielas dividendes maksimāli ātri reinvestēt, un, ja rodās situācija, kura atļauj paņemt peļņu no kursa kāpumiem, to izmantot. Atgādināšu, ka parastie finansu pasaules izteikumi ir tādi, ka mēs maksimāli gadā varam dabūt apmēram 6 līdz 8% ienākumi no investīcijām akciju tirgos. Paņemsim 7%. Bet vēlreiz mēs jau šeit redzam, ka es esmu 7 mēnešu laikā krietni pārsniegusi šādas te prognozes, kas parāda to, ka ir vērts ieguldīt zināšanās un ir vērts ieguldīt smadzeņu veselībā. Pareiķināsim šo summu pēc šī principa 100 eiro mēnesī, 7% gadā. Pēc tam paskatīsimies, izspēlēsim variantu, kā tas izskatītos ar maniem šī brīža rezultātiem. Vispirms paņemsim kādu skaitli, piemēram, summa, kas ir nepieciešama mana dzīves stila izvēļu nosegšanai, ir 1000 eiro. Un es sāku investēt ar 100 eiro, investēju 100 eiro mēnesī, un gada likme manām investīcijām ir 7%. Iemaksas kopā pirmajā gadā 1200, otrajā gadā 2400, un, ja es paskatos pēc 10 gadiem, es esmu pie 12 000 manas iemaksas, bet nauda, kas ir pavairojusies, jau ir 4676. Tagad paskatāmies. Tātad pēc 10 gadiem mana nauda gadā saražo 4676 eiro. Es ņemu šo skaitli, izdalu uz 12, un es nonāku pie 389 eiro mēnesī. Ja manas dzīves stila izmaksas ir 1000 eiro, es redzu, ka pēc 10 gadiem es vēl neesmu iegriezusi savu labklājības ratu tā, lai es varētu no tā dzīvot. Skatāmies tālāk, kur es atrodos pēc 20 gadiem. Pēc 20 gadiem manas iemaksas ar 100 eiro mēnesī ir sasniegušas 24 000, un procentuāli pēc salikto procentu likuma, es esmu saražojusi tikpat daudz ienākumus - 25,481. Tā ir summa, kuru es varētu sākt izmantot sava dzīves stila nodrošināšanai. Tātad gadā 25 000, es izdalu to ar 12, tas ir 2123 eiro. Teorētiski es šeit varētu teikt, 1000 es dalu šo summu uz pusēm, 1000 es izņemu, lai nodrošinātu savu dzīves standartu, un 1000 es turpinu reinvestēt. Principā šis jau būtu brīdis, kur es varētu pilnībā sākt dzīvot no saviem ienākumiem, ja manas dzīves stila izmaksas būtu 1000. Ja mans mērķis ir 80-20, kas būtu ideāli, tad man būtu vēl jāturpina investēt. Šeit es gribu uzsvērt, ka 100 eiro mēnesī ir maz, un arī gada likme 7% gadā ir tiem, kuriem vēl ir laiks un kuri nesaspringst. Skaties, tiem, kuriem ir laiks, mēs redzam, ka ar šādām investīcijām pēc 30 gadiem pamatsumma ir 36 000, un pavairotā nauda, kur ir pavairojusies pati pa sevi, 78 000.
Bet kā tu redzi, manā portfolio es jau esmu pavisam pie citiem skaitļiem. Mans mērķis ir dabūt 15% gadā, 13% es jau esmu dabūjusi. Paskatāmies, kā šī situācija mainās. Ja gada likme ir 13% gadā, kur es izmantoju peļņas realizācijas principus jeb īslaicīgas treidošanas. Šādā gadījumā pēc 10 gadiem mana nauda, kas strādā priekš manis, ir jau saugusi, tātad pamatsumma ir 12,000, bet pavairotā nauda ir 10,343. Paskatāmies, vai es varu izdzīvot no šādas summas. Tie ir 861 eiro mēnesī. Tātad savu mērķi es vēl nesasniedzu. Ko es varu darīt? Es varu palielināt ieguldījuma summu no saviem ikmēneša ienākumiem, kurus es investēju. Un nomainīsim šo te simtnieku uz reālu summu, piemēram, 400 eiro, 13% gadā, un paskatāmies, kur es atrodos pēc 10 gadiem. Investētā summa 48,000, saaugusi saražotā summa 41,000. 41,372 gadā izdalīts uz mēnesi ir 3,447. Vau! Ja šo summu dalu 50 uz 50, 50% izdzīvošanai, 50% reinvestīcijām, šeit ir sākusies mana finansiālā neatkarība. Patiesībā jau ātrāk. Un tu redzi, ka viss ir iespējams. Cik laimīgi tad ir bērni, kuriem vecāki var atstāt šādu iegrieztu labklājības ratu, nododot tālāk zināšanas. Bez zināšanām iztērēt 500,000 vai 1,000,000 ir easy peasy, bet atstāt bērniem iegrieztu labklājības ratu un viņus apmācīt, kā ar to darboties, tā ir milzīga svētība ne tikai tavā dzīvē, bet tu iedod finansiālu atbalstu savu bērnu dzīvē. Nevis, ka tu atpogā naudu, bet ka tu iemāci bērnus rīkoties ar naudu. Ka tu iemāci savu partneri rīkoties ar naudu. Šeit sākas finansiālā neatkarība. Šeit sākās izeja no vāveres riteņa. Šeit sākās izbēgšana no nabadzības, no kalpošanas sistēmai. Un tagad mans jautājums tev, vai salikto procentu likums jau strādā tavā labā? Vai arī tu vēl aizvien uzraujies uz skam projektiem, kur tev kāds sola nopelnīt naudu īsā laika posmā, vai ielikt vienā brīnuma akcijā, kura pa nakti uzliks augšā pa 1000%. Tā viss ir nabadzības domāšana, tavas uzmanības novēršana no mērķa, naudas pievilkšanas meditācijas stratēģijas bez praktiskām zināšanām un īstenošanām šīm meditācijām nav nekādas jēgas. Tas ir jēga tiem, kuri šādas meditācijas rīko un iekasē no tevis naudu. Ja salikto procentu likums jau strādā tavā labā, es tevi apsveicu, tas ir labākais, kas ir varējis notikt, kā tu esi saņēmusi piekļuvi šai informācijai. Un, ja tas tā ir, tad visdrīzāk tavs portfolio vienmēr ir plusā, neskatoties uz to, kā lēkā akciju kursi biržās.